Sveiciens visiem un sveiciens manā YouTube kanālā. Šodien ir ceturtdiena un kaut kā ierast, kad man sanāk filmēt tieši ceturtdienās. Un šorīt mēs braucam ar Emmu uz tipogrāfiju, jo mēs esam pasūtījuši tādus plakātus gan uz valsts svētkiem, gan arī tādus rudenīgos. Istabā mums ir tāda viena plika siena, kur es izdomāju, ka varētu ierīkot tādu kā rāmi, un tajā rāmī sezonāli mainīt šos te plakātus. Man liekas, ļoti forša ideja. Un cerams, ka sanāks forši plakāti, kā mēs laižam uz tipogrāfiju. Es gan gribēju arī vēl iebraukt kaut kur paēst otrās brokastīs, bet mums laikam nesanāks Emmai ar miegiem, bet tas nekas. Aizbrauksim kādu citu dienu, bet jā, tā kā šobrīd laižam uz tipogrāfiju. Tā, nu tikko bijām tipogrāfijā un izņēmu plakātus. Kopā par 4 plakātiem es samaksāju 18 eiro. Tas, man liekas, ir diezgan augsta cena, bet kāds te uz Latvijas svētkiem. Arī šāds te uz Latvijas svētkiem, tikai es izdomāšu, kurš smukāk izskatās. Un tad arī tādas rudenīgās divas bildītes, šāda un šāda te. Cerams, ka izskatīsies labi. Tā kā mēs esam centrā, es ļoti gribēju aiziet uz savu mīļāko kafejnīcu, Cozy Eats. Ja jūs man sekot Instagramā, jūs zinat, ka es vienkārši dievinu to vietu. Kad es biju grūtniecībā, man liekas, tiešām katru dienu uz turieni gāju, kad braucu uz centru uz treniņu. Bet es sāku iet un es sapratu, ka Cozy Eats strādā no 11. Bet tāpēc mēs brauksim mājās. Novembris, kas nozīmē, ka ir pirmsvētku diena, pirms rītdienas valsts svētkiem. Un šodienas plānā man ir sakārtot māju, un es gribu kārtīgi sakārtot vannas istabu. Man ir jānopērk tādi boksi, lai saliktu visas mazās lietiņas, un gribu arī sakārtot virtuves zonu, kur rītdien es gatavošu svētku pusdienas. Es izdomāju, ka šogad gribu tā forši nosināt Latvijas valsts svētkus, jo man vispār ļoti patīk svinēt svētkus, un tā kā šobrīd esmu mājās ar mazotu, man liekas, šī ir perfekta iespēja, lai es to varētu īstenot. Kā tāds ir plāns, gaidīšu, kad Emma piecāsies, un tad jau dosimies uz veikalu. Un vēl jānopērk dažādas sastāvdaļas rītdienas svētku pusdienām. Un gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem, kas skatās manas video un ir uzrakstījušas kādu foršu ziņu. Man tiešām tas ļoti motivē turpināt šo te darīt, jo, teikšu godīgi, kopā ar mazo montēt un filmēt ir diezgan izaicinoši, bet man patīk to darīt, un es to uzskatu par tādu kā savu veidu hobiju. Kā arī es gribu nodot īpaši mīļus sveicienus savas draudzenes meitiņai Grētai, kura ļoti cītīgi skatās manas video. Bučas!
Nu tā vannas istaba man veiksmīgi sanāca sakārtot. Tagad mans uzdevums ir sakārtot virtuves zonu un uzlikt Latvijas svētku dekorācijas. Lai rītdienai viss jau ir gatavs. Un šodien es gribētu arī sākt gatavot kādu no ēdieniem, lai rītdien tā visu mierīgi un nesteidzīgi varētu darīt. Lūdzu, karote. Nu, ko mājās esmu veiksmīgi sakārtojis, par ko ir liels prieks, bet es izdomāju, ka es tomēr nedekorēšu vēl galdu un to stūrīti, ko es biju ieplānojusi šodien, es to darīšu rītdien, jo rītdien mēs tomēr ēdīsim vēl brokastis un noteikti mēs kaut ko nošmulēsim, tāpēc gribās, lai viss ir tīrs un kārtīgs, tāpēc to es darīšu rītdien. Un tagad es aizbraukšu līdz Maksimai, jo es aizmirsu vēl šādus tādus pārtikas produktus rītdienai. Un vakarā es izdomāju, ka es uztaisīšu rītdienas saldo ēdienu, lai rītdien man paliek tikai uzkoda un zupa un pamatēdiens. Labrīt! Ir 18. novembris, 9:00 no rīta. Es tikko aizmizināju Emmu uz pirmo miedziņu un sākšu gatavot jau visu pusdienām. Vakardien es jau pagatavoju saldo ēdienu, maizes zupu, pirmo reizi gatavoju un cerams, ka sanāks garšīgi. Izskaties diezgan labi. Un jā, tagad es gatavošu uzkodu, kas būs fetas groziņi. Mēs bijām ciemos, man tik ļoti iegašojies, ka es izdomāju, ka es gribu pagatavot uzkodā šo te recepti. Un pamatēdienā man būs veģetārais boršs, jāsacep puscīsiņi, jāuzvar griķi un jāuzsilda štovētie kāposti. Un tad jau principā visas pusdienas būs gatavas. Un pats galvenais ir jāsaklāj svētku galds un drusciņi jāpiekopjas.
ko, šādi izskatās galds pēc vakariņām. Bija riktīgi forši, man tiešām ļoti patika, un es tiešām izbaudīju visu gatavošanas posmu, un tiešām viss ēdiens sanāca ļoti garšīgs, par ko ir liels prieks. Bija tiešām forša svētku diena, un es ceru, ka jums patika šāda veida video, un tad jau tiksimies nākamajā video, kas būs pavisam drīz, jo šo svētdienu mēs svinēsim meitiņai 6 mēnešu jubileju. Tā kā neaizmirst uzspiest like, ja jums patika šis video, un neaizmirst arī abonēt manu kanālu. Paldies, ka skaties, un atā!